Saule svilina ar svilināšanu. Dārs sauss, izkaltis, laistu no rīta, laistu vakarā, par velti. Tur jau vairs nav ko redzēt. Puķes nolīdušas, sīpoli jau nodzeltēja, dilles vispār nesadīga. Burkāni, kartupeļi, ražas nebūs. Nebūs ko pārdot rudenī. Sēju, stādīju, ravēju uz ceļiem rāpodama. Cik naudas par sēklām un stādiem. Maksāju par mēsliem, traktoristam maksāju. Un pienāk sausums, nauda, darbs viss svējā. Kaut stundu, kaut pusstundiņu tādu kārtīgu lietu uz gāzienu. Kreņķi vien. Tā jau slimnīcā var nokļūt otro reizi šajā gadā. Nekas jau liels nebija, man viss kārtībā. Pasēju paskatīties gadus, cik ir, tik ir. Un arī spogulis nekādas briesmas vēl nerāda. Slimnīcā bija labi. Silts ēdiens 3 reizes dienā, gulta mīksta. Un ko tik var uzzināt slimnīcā? Dažus stāstus atceroties gan pavisam nemierīgs prāts. Ja nu pienāk tā stunda arī man, ko tad? Jā, iekšā! Labdien, Mildastan! Labdien, kas jūs būtu? Kā? Mildastan, jūs mani neatceraties? Neatceros gan. Esmu jūsu jaunākās māsas meita Dainuvīte. Māsas meita Dainuvīte. Dainuvīte. Atceros gan. Lielais izaugusi. Būs kādi gadi 10 pagājuši, kopš pēdējo reizi tevi redzēju. Nē, Mildastan, tikai 8. Ak, 8? Kā jums ar veselību? Man viss labi, jūtos vesela. Un cik jūs skaisti izskatāties? Kāda frizūra un čības. Nemaz neesat mainījusies. Frizūra man vienmēr ir bijusi laba, čības arī. Kādā vajadzībā es atnākusi? Gāju garām, domāju, varbūt jums kaut ko vajag atnest no veikala. Nē, paldies, man neko nevajag. Pati vakar biju veikalā. Leduskapis pilns, viss kārtībā. Paldies, neko man nevajag. Žēl gan. Nu tad jau es iešu, Mildastan. Ej vien. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Ja ko vajag, zvaniet. Zvanīt, it kā man būtu telefona numurs. 10 gadus. Neliekas nezinis. Un pēkšņi mīļā Mildastan. Traucē mani. Par ko domāju? Kam paliks viss, ja tā stunda man sitīs? Neesmu taču nekāda tukšniece. Zeme, māja, manta. Arī bankā branka summiņa noliktam. Pati visu esmu gādājusi. Māju no pašiem pamatiem uzcēlu. Cik bija jānoskrienas. Meistaru meklēju, pierunāju, pārvilināju, maksāju par visu. Un mašīna nesen tik nopirku. Kam tā paliks? Bērnu man nav. Vīrs? Tas tak zem pie citas. Brālis, māsas, lai paši par sevi domā. Man arī neviens nepalīdzēja. Strādāju, panaktīm mācījos, pelnīju, krāju.
Ko valsts man ir devusi? Es valstī nodokļus maksāju, un pretī kas? Ceļi slikti, bedre pie bedres, pasta nodaļas slēdz ciet, skolas likvidē. Pensija? Graši. Un no tiem pašiem vēl nodokļi jāmaksā. Nē, valstī es neatstāšu neko. Jā. Mildastam, kāpēc es ilgojos? Kas jūs būtu? Es esmu jūsu vecākās māsas meita Saucerīte, paskatieties uz manīm! Saucerīte. Neatceros, kad pēdējo reizi būtu tikušās. Laikam brustībās. Laikam gan. Kāda vajadzība tevi šo patvedusi? Nākot no veikala, izlēmēja iespējams sviestu, mildus, gaļu, cepšu pīrādziņus. Jūs varbūt arī mildus un tūs cept. Esmu paēdusi, pīrāgus negribu. Varbūt keksiņus, pavisam svaigus. Arī keksus negribu. Vai tiešām nevēlaties? Nē, negribu. Pati protu izcept. Nu labi. Ja jūs tiešām neko nevēlaties, tad es iešu. Ej vien. Mildastam, kā es jūs mīlu, Mildastam, Mildastam. Saki, no viens cilvēks, šodien jau otru apcerējusies Mildastanti. Visu laiku, ne ziņas, ne miņas, ne puķītes dzimšanas dienā vai vārda dienā, ne apsveikuma kārtiņa Ziemassvētkos vai lieldienās. Te pēkšņi ceps pīrāgus, ceps keksus un cienās mani. Traucē man domāt. Kam visu atstāt? Nevar taču mantu atstāt bez pieskata. Pirmajā mēnesī izvazās visu. Testaments. Rakstīšu testamentu. Jā, kas atkal? Labdien, Mildastam! Labdien, kas jūs būtu? Es jūsu mīļotā brāļa meita Vispulīte. Nu jau brāļa meita. Zināju jau gan, ka brālim ir meita, bet pazīstamas mēs neesam. Nekās! Mums vēl ir daudz laika, lai iepazītos. Iepazīsimies gan. Bet man vēl jāiet siltumnīcā aplaistīt. Tu pasēdi, atpūties, būsi sakarsusi. Jums varbūt vajag palīdzēt. Savu siltumnīcu aplaistīšu pati. Lūdzu, nedomā, ka es tev vēlu ļaunu. Nē, tā nav. Bet zinot, cik ļoti tu esi slima un kā tu cieti, tad es lūdzu tevi, mīļo Mildastant, nomirsti pēc iespējas ātrāk. Nu, padomā pati. No tavas dzīves vairs nav nekāda labuma ne tev, ne kādam citam. Bet pirmkārt nomirstot, tu atbrīvotu sevi no ciešanām. Un tici man tas liekas vissvarīgākais. Bet otrkārt,
Taisnību sakot, nekāda otrkārt nav. Galvenais, lai tev būtu labi, mīļo Mildestani. Un tad vēl kāda lieta, mīļo Mildestani. Tā kā tu drīz mirsi, un tā kā tev pēc nāves būs labi, tad es lūdzu tevi, mīļo Mildestani, saulaicīgi uzraksti testamentu, lai pēc savas nāves manta nejauši nenonāktu kādās necienīgās rokās. Taču pati saproti, cik netaisnīgi tas būtu. Es negribu, lai tu mani pārprastu, mīļo Mildestani, bet padomā pati. Es vienmēr pret tevi esmu ļoti labi izturējusies. Daudz labāk nekā, teiksim, mīļā māsīca Saucerīte vai mīļā māsīca Dainuvīte. Tu nevienu reizi par to esi izteikusies. Mildestani, atceries! Nu tad tā, ja es tevi, Mildestani, esmu pareizi sapratusi, un es tiešām esmu tev tā mīļākā, tad novēli man mantojumā savu jauno mašīnu, portatīvo datoru un visu pārējo. Tas taču nebūs par daudz prasīts, vai ne, mīļo Mildestani? Bet mīļajām māsīcām Saucerītei un Dainuvītei tu vari novēlēt uz pusēm to bērnu naudu, kas, kā runā, es vēl paslēpu lielajā skapī zem palagiem. Tas taču būs taisnīgi, vai ne, mīļo Mildestani? Nu jā, es arī tā domāju. Tāpēc raksti tik testamentu un biesi tev mierīgu prātu. Atcerēdamies, ka tava mīļotā brāļa meita Vispulīte vēl tev tikai to labāko. Tā, Mildestani, tā. Viņa teica, ka aizies vien prom uz dažām minūtēm. Nes cik jau vilki pazudus. Ja viņa nenāk, es viņu negaidīšu. Labdien! Ko lūdzu pasūtīsim? Labdien! Man būs viena piparmētras tēja. Viena piparmētras tēja. Un jums lūdzu? Kafiju. Kādu? Melnu. Melnu. Un ko pie kafijas lūdzu? Cepumus. Vislētākos. Cepumus. Vislētākos. Uzgaidiet. Vispulīte. Nu tā ir gan maita. Nosīsim viņu. Nav vērts tādas draņķes dēļ rokas smērēm. Tu taisnība, bet ko tad? To no es pagaidām nezinu, bet gan jau izdomāsim. Skaidrs, ka izdomāsim. Citādi kas mēs? Kad smīkstās vai? Klausies. Es nemaz nezināju to, ka Mildestani tik kā uz kapiem taisās. Tu zināji? Nē. A kā tad Vispulīte zina? Droši vien no mīļā brālēna Endija. Viņi taču sarakstās. Ko tu saki? Nē, laikam, it kā tu
to nezinātu. Nē, es nezināju. Es tikai nezināju to, ka viņi par Mildas tantes veselību sarakstās. Klausies, bet tad jau ar Mildas tantes veselību pat tiešām ir švaki. Un kas tev tur? Vai viņa tev tik ļoti mīļa? Man? Es viņu ciest nevaru. Un ko tad tu cepies? Es jau neko. Es tikai par to testamentu domāju. Bet tu nedomā. Paldies. Bet tu nedomā. Vieglāk būs dzīvot. Kā tad es varu nedomāt? Ja māsīca visvalodie taisās uzsargāt neskādas bagātības, bet man atmet nieka bēra nauda, pie tam vēl uz pusēm ar tevi. Ja negribi dalīties, es visu varu paņemt sev. Nē, kāpēc? Es gribu dalīties. Tad klusē. Klausies, bet vai tas taisnība, ka Milstantē jauna mašīna? Jā, kaut kāda jau bija. Kā tu to zini? No brālēniem bija vēstules. Kā? Tu arī ar viņu saraksties? Nē. Es nejauši izlasīju māsīcei Vizbulītei adresētu vēstuli. Nu, ko šis raksta? Nu, es jau tev teicu par to, ka Mildas tante nopirka jaunu mašīnu. Un vairāk neko? Un ko tev vēl vajadzēja? Man jau neko. Kurš? Kāds nāk? Labvakar, mīļo māsītes. Labvakar. Labvakar. Un ko jūs šeit darāt? Gaidām tevi. Sēžam. Nu labi, tad es iešu prom. Stāvi. Pagaidi mazliet. Vai tas noticis? Nē, nekas tāds. Tik jāparunā. Oficiāli! Man lūdzu melnu kafiju bez piena un bez cukura. Un ko pie kafijas lūdzu? Bet ko? Uzvērīt. Runājiet. Kas tev tur ir? Nē? Jā, tur. Vēstule. No kā? No brālēna Endija. Nu, un ko šis raksta? Nezinu. Vēl neesmu pagavusi izlasīt. Bet ja tā padomā, kaut kā negodīgi sanāk. Tev viņš raksta, bet mums nē. Kā tu to izskaidrosi? Droši vien tāpēc, ka jūs arī viņam nerakstāt. Kāpēc, lai mēs viņam rakstītu, ja viņš neraksta mums? Paklusē, tā nav tava darīšana. Tev taisnība. Ķersimies vērsim pie ragiem. Citādi kas mēs? Karas mīkstās, vai? Ko tad uz brīža darīt? Maita tāda. Nu, ko tu dari, mīļo māsītes? Ko tu dari? Ko tad es tādu daru? Protams, ka tu. Vai tad tā drīkst? Mierīgi vajag, pieklājīgi, pasēdēsim, pārunāsim. Labi, es jau sēžu. Runājiet. Paldies. Runājiet. Mīļo Vizbulīti. Jā, mīļo Dainī. Man šķiet, ka tu nevisai pareizi rīkojies. Izlūgdamās no mūsu mīļās Mildas tantes sev visādus labumus, bet aizmirstama par mums, savām māsīcām. Jā, vai tad mēs to neesam māsīcas? Bet, protams, Vizbulīti to lieliski saprot. Tu maldies, mīļo Dainī. Es jūs neaizmirstu savā lūgšanā Mildas tantei. Es lūdzu, lai viņa jums savā novēl savu bērnu naudu. Tā nav kāds
maza nauda, tā ir liela nauda. Pirmkārt, nekur nav zvanīts, ka Mildas tantei tā bēru nauda vispār ir. Kā? Vai tad nav? Paklusē, mīļo māsītes, tagad es runāju. Un otrkārt, tev jāpiekrīt, ka mašīnas cena krietni pārsniedz to bēru naudu. Nu, ja tā padomā, tev, protams, ir taisnība. Redzi? Tātad tu vēlies, lai es vēlreiz grieztos pie Mildas tantes un prasītu, lai viņa pārskata savu testamentu? Jā, mīļo māsītes, esi tik laipna, ja tev tas pārlieku neapgrūtinās. Nē, kāpēc, lai mani tas pārlieku apgrūtināt? Tu tikai pasaki, kas man jālūdz. Sāsti, lūk, es tevi palabošu. Mīļo Mildas tante. Pagaidām viss ir pareizi. Iepriekšējā manā uzrunā bija ieviesušās nelielas neprecizitātes. Neko jau neprecizitātes. Klusē, nu netraucē. Es drīkstu turpināt? Jā, droši. Nu tā, mīļo Mildas tante. Ja tu atceries, tad iepriekšējā reizē es lūdzu, lai tu novēli man, savai mīļotajai brāļameitai mašīnu. Bet patiesībā šī mašīna pienāktos, ja ne man, tad kā? Man vajag. Man arī vajag. Ko tev? Kāpēc tev? Paklusē, lūdzu, tagad. Neprātā nenāk. Viss tev. Kāpēc tev? Kāpēc viss man? Daudz braustīsies ar tā bēru naudu un nonāks pie izbulītes. Un tu paliksi bešā. Nu vai zini, mīļās māsītes, kā tad galu galā pienāks tā mašīna? Man. Man? Tev? Varbūt tev? Tu gribi vai negribi to bēru naudu? Es gribu mašīnu. Bet to tev neviens nepiedāvā. Bet tev varbūt piedāvā? Ko? Jā, man piedāvā. Kas? Tā nav tava darīšana. Nepiedāvā. Turi muti, muļķe tāda. Mīļās māsītes, kā tad man lūgt? Sliktākajā gadījumā, lai viņa to mašīnu novēl mums visām trim. Vai mīļā māsīca Dainavīte neiebildīs? Labi, lai tā būtu. Nu tad tā, mīļo Mildas tante. Mēs nedaudz apspriedāmies un nolēmām, ka pareizāk būs, ja tu to mašīnu novēlēsi mums trim. Bet to bēru naudu? Man? Kāpēc tev? Tev ar mašīnu nepietiek. Ha! Tā taču mums visām trim. Mīļās māsītes, kam tad galu galā pienāks tas mantojums? Sadali to visām vienādi. Nu tad tā, mīļo Mildas tante. Mēs nedaudz apspriedāmies un nolēmām, ka pareizāk būs, ja tu savu mantojumu sadalīsi mums 3 vienādās daļās. Man, tavai mīļotajai brāļameitei Vizmulītei, Saucerītei, tavas vecākās māsas meitai un Dainavītei, tavas jaunākās māsas meitai. Tad nu steidzies ātrāk atbrīvoties no ciešanām. Un lai tev vieglas smiltis, lai tev laimīga dzīve. Pieņemsim. Labi. Bet tagad vari lasīt, ko mūsu mīļais brālēns Endijs tev raksta. Starp citu, kā vēstule ir adresēta man personīgi. Bet mani interesē, ko tad viņš raksta? Un galu galā, vai tad mēs neesam māsītes? Nu labi, kā vēlaties? Mīļo māsītes Vizmulīte, tavu vēstuli saņēmu. Kādu vēstuli?
Nav svarīgi. Nē, ir gan svarīgi. Nu, apklusti beidzot, jau apnika. Es drīkstu turpināt? Jā, droši. Jūs nopietni domājāt, ka es jums to vēstuli lasīšu? Tā ir adresēta man personīgi. Neceriet, un vispār, jūs man jau apnikāt. Es eju prom. Atā! Ja māsīca savu izglītājas gaita, tad jau arī es vairs te netaisos sēdēt. Kas par šo visu maksās? Lai bagātā Mildastante maksā. Laba doma. Tad jau mēs arī varam doties. Ejam! Sveika, Milda! Sveiks, Sarvīt! Ko pasūtīsi, kā vienmēr melno kafiju? Jā, kā vienmēr melnu kafiju, bez cukura, bez piena. Jā. Ui, tagad skatos man klientu, nav laikam varu piesēst. Sen neesam tikušās, varam ar pakļāpā. Sēdi. Dzirdēju taisnību, ka tu esi bijusi slimnīcā. Biju slimnīcā, bet esmu vesela tagad. Tas priecē mūsu gados jāturās. Veselība ir veselība. Jā. Nu, un kā vispār pa dārza darbiem? Labi pa dārza darbiem. Viss labi aug, griezdamies aug, vajag tik palaistīt. Un kā tad tev biznesam? Grūti. Produkti dārgi, komunālie, vispār debesīs cenas. Jā. Tā ir grūti, knapi galus varam saņemt. Viss tik dārgs, nauda, jā. Jā, taisnība. Un kādi tie klienti reizēm gadās, tu pat nezini, man te bija atbrauktis tāds pāris. Visi vienā firmā nogērbušies, pasūta pusdienas, paēd un aizlaižās, nesamaksājot 32 eiro. Man zaudējumi. Tā jau tiem bagātajiem ir. Sapērk labnas mašīnas, apbrauc pasaulē 5 reizes riņķī apkārt. Tur viņiem naudas pietiek. Kad kā par kafiju jāmaksā, naudas vairs nav. Taisnība. Jā. Vai, nu labi, ja jau mēs esam paziņas, teikšu visu kā ir. Sakiem? Šeit bija ienākušas tavas brāļa meitas. Tu zini, ko bija savu mantu dala. Viena grib māju, viena grib mašīnu un kontu. Visu grib. Naudu, mašīnu, Jā. arī šeit bija ienākušas. Jā. Es domāju tev teikt, bet nu tik pazīstamas esam. Jāzina, tev taisnība paliek taisnība. Un vēl kas? Zini, viņas arī nesamaksāja. Nesamaksājam. Un cik tad viņām bija jāmaksā? 10 eiro 60 centi. 10 eiro! Viņa šeit kaviārā, vai? Nu, biznes paliek biznes, Milda. Nu, tādas mūsdienās ir cenas. Labi, samaksāšu tev. Lūdzu, atlikumu paturi. Kafiju apnes? Nē, vairs kafiju negribu.
smilvība. Bez kauņas manu mantu dalīs. Figu viņām! Tad nu tā. Manā testamentā būs tikai viens vārds. Visu savu mantu novēlu savai pirmajai mīlestībai Jānim. Tā gan. Take